Darba spēka nodokļu sloks Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc darba devēji izvēlas saviem darbiniekiem maksāt algu aploksnē. Ko zaudē darba ņēmējs, izvēloties saņemt algu aploksnē? Un ar ko jārēķinās, apejot valsts noteiktos nodokļus? Ja darbinieks piekrīt tam, kad viņam ir aploksņa alga, viņam, protams, jārēķinās ar to, ka no valsts puses viņam nav nekādu sociālo garantiju. Viņam netiek uzkrāts pensijas kapitāls, viņam bezdarba gadījumā nepienāks bezdarba pabalsts, jaunās māmiņas nevar cerēt uz māmiņa algām, un būtībā viss sociālās apdrošināšanas pabalstu klāsts tad viņam iet secināt. Aploksņa alga nes sev līdzi arī nenoslēgtu darba līgumu ar cilvēku. Bieži vien šie cilvēki tiek nodarbināti bez kādiem oficiāliem dokumentiem. Viņi nav pieņemti darbā. Es aizgāju uz darba pārunām, uz kurām es kandidēju kā sabiedrisko attiecību speciālists. Izturēju 2 kārtas, un es tiku pieņemta. Kad jautāju par to, kāda ir alga, man atbildēja tā mazliet skeptiski, sakot, ka viņi maksā skaidrā naudā katru nedēļu un uz rokas. Darba devēji, kuri piedāvā darbiniekam maksāt algu aploksnē, tas ir ļoti nosodām. Bet tikpat nosodām ir arī tas, ka darbinieki piekrīt šim solim, un iespējams, es domāju, ka pat daudzos gadījumos neapzinoties, ka viņi sev nogriež ar to ļoti būtiskas iespējas. Tas sludinājums bija atrodams Facebook portālā. Sludinājumā netika minēts uzņēmuma nosaukums. Bija tikai minēts iniciāļi, bet tas nemaz nebija patiesais, ko es pēc tam arī uzzināju. Jebkuram ir pieejamas dažādas datu bāzes publiskās, gan valsts ieņēmuma dienesta, gan Latvija LV, kur ir visa informācija par jebkuru cilvēku, kas ir pieejama tikai šim cilvēkam. Es palasīju atsauksmes. Puse bija no uzņēmumiem atsauksmes, kuri ir strādājuši ar šo uzņēmumu, teikuši, ka jā, uzņēmuma īpašnieks ir pats labākais. Ir pateicīgi par sadarbību, klienti nāk, viņu dēļ ir uzlabojies finansiālais stāvoklis, bet bija arī otra puse no darbinieku skatījuma, kas ir iepriekš tur strādājuši, un teica, ka viņš ir cilvēks, kas mānās, kas nemaksā nodokļus, un viņiem pēc tam ir saistības, parāda saistības ar valsts ieņēmuma dienestu. Jāsaka, ka viņi nodara ļaunumu ne tikai šiem cilvēkiem attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem, ko jau es teicu, bet viņi arī savā starpā kropļo šo konkurenci, jo, ja ir 2 blakus esoši uzņēmumi ar līdzīgām precēm vai līdzīgiem pakalpojumiem, viens godīgi maksā nodokļus un cilvēkiem maksā legālas algas, otrs savukārt maksā aploksņa algas, tad viņš var krietni zemāk šo cenu turēt nekā otrs uzņēmums, un tad tiek izkropļot šī viņa savstarpējā konkurence. Es prasīju, vai nodokļi tiek maksāti pilnīgi godīgi, tāpatās kā ar naudu, ko parasti pārskaita uz kontišacijām. Viņi tiek noskaitīti tikai mazliet savādākā veidā, un kad es prasīju, kādā veidā, viņš īsti neizplūda sīkumos, tikai pateica, ka tiek maksāti un viss. Un tas bija gala lēmums, kāpēc es teicu, ka es tur neiešu, jo tur nav līdz galam viss godīgi. Šajā gadījumā, protams, ka nevar būt nauda, kas ir alga un nodokļi no kaut kādas citas naudas. Darba likums un visi normatīvi akti, kas attiecas uz šo jautājumu, nosaka, ka ir jābūt konkrētai darba algai, no kuras tiek maksāti nodokļi. Nolēmām noskaidrot, vai iespējams darba devēju pierunāt maksāt algu aploksnē pat netiekoties. Portālā SSLV izvēlējāmies 5 nejaušus sludinājumus. Labdien! Es zinu saistībā ar vakanci jūsu uzņēmumā. Pirms es sūtu CV, es gribēju noskaidrot. Ir tāda lieta, ka šobrīd saņem bezdarbnieka pabalstu vēl 3 mēnešus. Un tad... Mums ir nevajag oficiāli. Atsūtiet lūdzu savu CV, mēs jums uzzināsim, ne? Jā, bet vienkārši, lai netērētu savu laiku, es gribēju jau noskaidrot laicīgi, vai tas vispār būtu iespējams. Jo, ja nē, tad man nav jāgas. Pa telefonu neviens nerunā tādas lietas. Tur nav problēma, jo tur ir tā, ka... Īsumā uz doto momentu ir tā, ka es pats nodarbojos ar mājaslapu izstrādi pats par sevi, un tur visi sādi arī parādās. Domāju, ka par to mēs varam apspriest, jā. Domāju, ka mēs varam apspriest to. Es jums parzvanīšu, jā. Es jums parzvanīšu, un tad varbūt es apspriedīšu jautājumu ar kolēģiem, jā. Jā. Ja mēs parasti tā nedaram, jā. Mums visi iet oficiāli, jā. Var skatīties, kaut ko, nezinu. Principā kaut ko var domāt, jā. 2 no 5 uzņēmējiem bija gatavi diskutēt par iespēju izmaksāt algu aploksnē.
Tomēr priecē fakts, ka vairāki uzņēmēji man kā potenciālajam darbiniekam algu aploksnē izmaksāt atteicās. Es aicinātu pašus cilvēkus tomēr būt ļoti, ļoti apdomīgiem, nepiekrist šiem te uzņēmēju piedāvājumiem, saņemt vai nu daļu algu aploksnē vai visu algu aploksnē. Es domāju, ka nevajag riskēt, jo tu nekad nevari zināt, cik tālu tas viss var aiziet. Sekosim līdzi saviem nodokļiem, būsim godīgi un dzīvosim tādā valstī, kādā mums tiešām būtu pašiem lepnums dzīvot.